Ebrejiem 12:11, bet katra pārmācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Paldies, Kungs, Jēzu Kristu, par tavu vārdu. Šodien es atveru tavu vārdu un es tevi ielūdzu, un atklāsmes gars mani iedvesmos, un man atklās paslēpto patiesību tavā vārdā. Ved mani uz atklāsmes ceļa. Es vēlos tevi slavēt un pagodināt. Es vēlos būt mācīta par tevi, mans Dievs, pamācīta, labota un mīlēta. Jā, laimīgs ir tas vīrs, tas cilvēks, kas nestaigā sliktu cilvēku padomos. Tēvs, tavs vārds saka, ka pēc pārmācības es būšu patiesi laimīga un dzīvošu priekā. Es vēlos, lai mana dvēsele līksmo, lai esmu priecīga caur manām emocijām un manā sirdī. Es vēlos ieelpot prieku, dzīvot prieka pilna. Jā, es dzīvošu pilnīgajā priekā. Tēvs, es nevēlos staigāt ar sliktiem cilvēku ieteikumiem, jeb padomiem, to, ko domā neticīgie, bet es vēlos būt laimīga. Jā, tavs vārds saka, laimīgs ir tas, kas nepaļaujas uz savu pašprātu gudrību, bet kas paļaujas uz to Kungu. Paldies, jo tu vēlies, lai es esmu laimīga. Tu nevēlies, ka es esmu nelaimīga. Vienīgi tad, kad tieku pārbaudīta un skumjas, kas mani ved uz atgriešanos, un nestaigāt grēcinieku ceļus. Patiesi, tavs vārds saka, pārmācība, kas nāk no tevis, tajos brīžos, kad man ir skumjas un nožēla, jo tie brīži, mans Dievs, mani atved uz atgriešanos un grēka nožēlu. Es tevi atzīstu, ka esmu kļūdījusies, un tev to izsūdzu, lai tavs prieks var mājot manī, mans Kungs. Šodien es izvēlos būt prieka pilna, jo es izvēlos pieņemt tavu vārda patiesību. Es izvēlos prieku, es būšu laimīga, lai arī ko velns par to domātu, es dzīvoju tā Kunga priekā. Tev slava, mans Dievs! Āmen!